Šajā pavasarī mākslas dienu ietveros Siguldā jau otro reizi tika aizvadīta radošuma nedēļa, un viens no notikumiem bija izstādes iedvesmas mehānisms atklāšana. Tajā apskatāmi dažādas tēlniecības, glezniecības, fotografikas mākslas darbi, kā arī stikla māksla, ko darinājuši mākslinieki, kas dzīvo Siguldā vai kā citādi ir saistīti ar šo vietu. Liels prieks, ka ir izdevies, tas gan diezgan sarežģīti, jo katrs mākslinieks ir ar savu individuālo redzējumu uz mākslu. Bet domāju, ka beigās būs skaisti. Izstādē ir apskatām vairāk nekā 30 mākslinieku darbi, un kā vērtē tās rīkotāji un arī paši dalībnieki, šī vide ir patiesi iedvesmojoša. Siguldā ir ļoti unikāla vide un ļoti unikāla daba. Un mūsuprāt, tas ļoti palīdz Siguldas iedzīvotājiem atraisīt šo radošumu sevī, un šī dabiskā vide kalpo kā iedvesmas avots varbūt ne tikai glezniecībai un zīmēšanai, bet arī tādām, es teiktu, ļoti radošām aktivitātēm kā Tarzāns. Siguldas daba ir unikāla. Tur ir miljoniem krāsu, faktūru, virsmu, noskaņu. Kas var būt skaistāks? Dzīvot šeit un gleznot. Māksliniece izstādē piedalās ar vienu darbu, un viņai ir arī kāds interesants stāsts par to. 2 gadus es gleznoju rozes, bet varbūt tās nav rozes. Varbūt tas ir sajūtas, varbūt tās ir attiecības vai sāpes. Konkrētais darbs ir tapis šā gada februārī. Kā lai saka, mana mākslas mecenāte viņu ir nopirkusi, pielikusi pie sienas vienu dienu, pēc tam viņa noņēmusi, jo viņa teica tā: Zini, man no tā darba ir bailes. Viņš tik aktīvi uz mani runā, viņš visu laiku skatās, un es jūtos neērti viņu priekšā. Un rezultātā tātad es nomainīju pret citu darbu. Un šis darbs tagad ir izstāde. Vairākus savus darbus izstādē atvēlējusi arī māksliniece Solveiga Vasiljeva. Tas cikls ir ar nosaukumu Burbuļi, un tā bija faktiski, es pārliecinājos par savām aizdomām, ka mēs esam arī tādi burbuļu veidīgi radījumi, un esam kaut kāda lielā visuma ļoti tālu nomali, gan teiksim, Latvija kā pasaules, teiksim, province, gan arī visa zemeslode kā tāda visam nomali, un tā struktūra, kas mēs faktiski esam, visu tas šūnu uzbūvu un tā tālāk, ka tā ir tāda burbuļveidīga. Un tad arī šeit mēģināju tēlniecībā tik ļoti smagā materiālā arī, teiksim, to vieglumu un to caurspīdīgumu un arī to netveramību, teiksim, kaut kādā veidā parādīt. Izstāde Siguldas kultūras centrā būs apskatām līdz 23. maijam.